Sveiki visapkārt! Šī ir astroloģiskā prognoze nedēļai no 14. līdz 20. aprīlim. Un pirmkārt jau apsveicu mūs visus ar retrogrādo planētu beigu posmu. Gan Merkurs, gan Venēra beidzot ir direkti. Mums bija iespējas pārskatīt un izvērtēt gan draudzības un sociālos kontaktus, gan arī attiecības un to, kas tajās mums ir patiesi svarīgs, un daži no mums jau pieņēma būtiskus lēmumus šajā ziņā. Nedēļa sāksies ar Merkūra, Venēras, Saturna un Ziemeļu mezglu sakopojumu Zivju zīmē. Un te joprojām ir sajūta, ka mēs pagaidām vēl esam spēruši solīti it kā atpakaļ, lai vēlreiz klusumā, iedziļinoties sevī un savās sajūtās izvērtētu un pārskatītu, kas mums ir patiesi svarīgs. Ieklausītos šoreiz savās personiski subjektīvajās sajūtās, intuīcijā un, protams, arī ķermeņa valodā, lai varētu pieņemt būtiskus lēmumus turpmākajai dzīvei. Te var būt tomēr arī kāda minstināšanās, nogaidīšana, novērošana, katrā ziņā nesteidzīgums, kas, protams, ir vajadzīgs, jo šeit ir iesaistīts Saturns, kas piešķir situācijai nopietnību, uzliek zināmu atbildību par visu un saka, paga, nesteidzies, vai tu visu kārtīgi izdomāji, vai tu tiešām vari atbildēt par savu rīcību, vai tas ir tiešām tas, ko tu vēlies, vai tā ir pareizi. Un iesaistīts ir arī Ziemeļu mezgls, vai mēs vēl viņu saucam par mēnesi mezglu vai karmisko mezglu, jo tas ir kā lēciens nezināmajā. Tas ir kas pilnīgi jauns, vēl neapgūts. Mēs varam apzināti izlemt iegūt jaunu pieredzi un doties nezināmu ceļu, bet mūs aptur baiļu sajūta. Ja nu nesanāk, ja nu neizdodas. Patiesībā par šiem karmiskajiem mezgliem man ir atsevišķs video. Meklējiet zem nosaukuma karmiskie mezgli maina zīmes, jo tur jūs redzēsiet, kurā tieši savā dzīves jomā jums ir gaidāmas pārmaiņas. Bet atgriežoties vēlreiz pie šī Ziemeļa mezgla, jeb karmiskā mezgla, citreiz mēs sakam, šeit visas problēmas ir no galvas. Tā ir it kā jauna pieredze, mēs viņu ļoti alkstam, mēs viņu ļoti gribam, bet mums ir bailes. Un viena lieta ir tāda vēlēšanās, tā kā iet pa straumi, plūst un neko nemainīt. Un otra ir pieņemt apzinātu lēmumu, ka mēs iesim iekšā, ka mēs iegūsim jaunu pieredzi, un mēs jau visi jūtam, ka dzīve mainās, un mums ir jāpieņem kāds lēmums, bet, kam ir drosme, kam nav, to jau rādīs tad nākotne. Jā, kas vēl šajā laikā un šajā mirklī ir tāds, arī Ziemeļmezglu iespējā, tas ir tāds aktīvs dialogs pašiem ar sevi, savās domās, savā galvā un pat teorētiski, un tas daudziem no mums neliek mieru. Atcerieties, visas problēmas no galvas. Un, protams, katrai zodiaka zīmei šis jaunais ceļš iekrīt savā sektorā. Kādam tās ir jaunas attiecības, kādam jauns darba vai karjeras virziens. Citiem tas var būt saistīts ar būtisku pagrieziena punktu bērnu dzīmē vai ģimenes un mājokļa situācijā. Kādam tā būs veselība, kādam tie būs darba kolēģi. Lai vai kā mēs visi jūtam, ka notiek kaut kas svarīgs, būs jāpieņem kāds lēmums, un šeit tiešām nevajag steigties. Nevajag arī vilcināties līdz mūža beigām, tūlīt mēs par to parunāsim, un šeit mums nāk klāt Mars, jo labās ziņas ir tādas, ka jau nedēļas sākumā, un patiesībā tas jau aizsākās pagājušajā nedēļā, Mars harmoniski aktivizē šo te planētu stellijumu, ja planētu sakopojumu Zivju zīmē, tomēr neļaujot pārāk aizsapņoties, pārāk iegrimt savās sajūtās un pārāk vilcināties ar lēmumu pieņemšanu. Jo pašas par sevi planētas zivīs var pārāk izšķīst universā. Plus vēl Saturna klātbūtne, kas liek visu, uzliek tādu papildus nopietnību un liek par visu apdomāt un arī var novilcināt. Tāpēc, lai kas arī šobrīd notiktu jūsu dzīvē, mēs saprotam un jūtam, ka tas ir svarīgi, ka lēmums būs nopietns un būtisks, un tas ir kārtīgi jāapdomā, tomēr ir arī jārīkojas, un mēs jūtam šo skubinātāju, šo Marsu, kas neļauj šo lēmumu mūžīgi atlikt. 15. aprīlī labi strādās intuīcija.
Tas būs pateicoties mēnesim, kas savienos visas ūdens stihijas planētas vienotā tādā sistēmā. To mēs saucam par lielo ūdens trigonu. Tāpēc, ja šajā dienā jums rodas kādas aizdomas, pēkšņa interese papētīt kaut ko dziļāk, vai iešaujas prātā kāda it kā nejauša doma, iespējams, ka tam visam tomēr ir kāds pamats, un nemēģiniet to aizrunāt ar tādiem vārdiem kā oi, man izlikās, man droši vien, ka rādījās, oi, tā nevarētu būt patiesība, es droši vien pārpratu, vai arī, ai, šī ir muļķīga doma, un tā noteikti nevar būt. Nemēģiniet to, tā kā filtrēt uzreiz caur prātu un mēģināt kaut kā loģiski skaidrot. Šajā dienā ir jāpaļaujas uz intuīciju, un jūs varat nejauši it kā no nekurienes uzskriet virsū vai uzminēt citu cilvēku noslēpumus vai arī patiesos rīcības motīvus. 16. aprīlī Merkurs pāriet Auna zīmē, un lai gan viņš uzreiz savienojas ar Neptūnu, tas tikai pastiprinās mūsu intuīciju. Komunikācija Merkuram caur Auna zīmi un runas veids kļūst tiešāka, skaidrāka, aktīvāka, arī balsis kļūst skaļākas, aizrautīgākas, dedzīgākas un arī mēs paši kustīgāki. Varam pēkšņi un ar vieglumu aizbraukt un sadarīt lietas, kuras esam atlikuši uz nenoteiktu laiku, jo to varēja veicināt Merkura pozīcijas zivīs. Bet, kas ir interesanti, no vienas puses Auns ir tieši atklāts un pat parupšs un ļoti tāds uzstājīgs. No otras puses, šajā 16. aprīlī Merkurs savienojas ar Neptūnu, un tas ļaus to visu tā izdarīt tā vieglāk, gludāk. Ļaus nogludināt citkārt aso Merkuru runu un arī tā harmoniski justies un ļauties tādam plūdumam, kur darbi nāk visi pēc kārtas un nav tāda druģaina steiga, kā varbūt būtu vienam pašam Merkuram Aunā. 18. aprīlī, urā, Mars atstāja Vēža zīmi un pāriet pie lauvām. Tas pirmkārt jau piešķirs mums papildus enerģiju, kas tik ļoti mums pietrūka šajā pavasarī. Un te svarīgi būs lepoties ar to, ko mēs darām. Varam pārdomāt par posmu pagājušajā gadā, sākot no 4. novembra līdz šā gada 6. janvārim, kad Mars gāja cauri lauvas zīmei. Tātad, kādas tēmas aktualizējās, kas mums bija svarīgs, kur izjutām iniciatīvu uzsākt kaut ko jaunu un rīkoties. Tagad Mars jau 3. reizi ies pāri šiem pašiem zodiaka grādiem un nostiprinās to, kas labi aizsākts iepriekšējā laikā, tātad runa iet par 4. novembri līdz šā gada 6. janvārim. Un tagad jau mēs esam pārskatījuši tās dzīves sfēras, kurās mēs ieguldam savu darbu, kas ir Mars, un enerģiju, kas arī ir Mars, lai atstātu tikai to, kas patiešām ir svarīgs un kam patiešām ir nozīme. Mēs esam dziedinājuši tās dzīves jomas, kurās mēs nejūtām atbalstu, esam iemācījušies pareizi lūgt palīdzību un tagad skaidri zinām, ko gribam. Atgādināšu mazliet par lauvas zīmes tēmām. Tātad tās ir: es esmu labākais, es esmu neatvairāms, mīlošs, kaislīgs, dāsns, romantisks. Varam atjaunot romantisko dzirksti, atjaunot kaisli guļamistabā. Iespējams, ir palikuši kādi hobiji, kuriem tagad varam beidzot pieķerties. Jautājumi, kurus uzdot sev, kamēr Mars iet cauri lauvas zīmei. Ko man nozīmē būt drosmīgam? Ko man nozīmē publiska uzstāšanās? Vai es vēlos vienkārši paspīdēt un pieprasu publikas atzinību? Vai vēlos vienkārši sniegt to labāko, kas manī ir? Tātad jautājums. Vai es vēlos piesaistīt uzmanību un saņemt, vai es vēlos patiesi un no sirds un dāsni dot? Šeit ir iespēja spodrināt savu pārliecību un deksmi. Tātad, ko un arī mēs varam padomāt, ko man nozīmē publiska izgāšanās. Jo lauva labprāt izjoko citas zodiaka zīmes un pasmejās, ja? Bet pasarg Dievs, ja jūs mēģināsiet izjokot lauvu, viņš to uztvers ļoti personiski dziļi un tiešām var apvainoties no sirds.
Kas vēl lauvas zīmēs kādas enerģijas? Šeit mēs varam padomāt, kādas ir manas attiecības ar bērniem. Arī viņi šajā laikā var prasīt papildus uzmanību. Šīs, protams, ir tikai dažas tēmas, kuras atkal aktualizēsies laikā, kad Mars ies cauri lauvas zīmei, bet skaidrs ir tas, ka gaisā ir romantika, kaisles, spožums. Mēs redzēsim arī teatrālus izgājienus, bet arī prieku, dāsnumu un sirds pilnu dedzīgumu. Šeit svarīga ir patiesa aizrautība un mīlestība un darīt to visu no sirds. Nākamais punkts, bet nemaz svarīgākais ir tas, ka 19. aprīlī Saule pāriet Vērša zīmē un sākas tāds praktisks dzīves baudīšanas posms. Vai jums sagādā baudu garšīgi paēst? Tātad apdomājam, kas mums sagādā tiešām patiesu baudu. Tātad varbūt garšīgi paēst. Vai jūsu labsajūta ir saistīta ar masāžu? Varbūt tas ir spā apmeklējums. Varbūt bauda ir labs fizisks treniņš, kurā jūs sajūtat savu ķermeni un katru sava ķermeņa muskulīti. Varbūt tas ir kāds koncerts, varbūt teātris vai mākslas galerijas apmeklējums. Sajūtiet tieši, kas jums sagādā patiesu baudu, jo varbūt tas ir vienkārši skaists apģērbs. Venēra, kas ir šī Vērša zīmes pārvaldniece, jau bija retrogrāda, un mums jau bija iespējas pārdomāt gan to, kas mums patīk, gan arī to, kas nepatīk un kas no sirds mums dzīvē ir vērtīgi. Tagad tiešām ir laiks to visu likt lietā. Vienīgi šeit ir jāuzmanās no pārspīlējumiem, jo Saule tajā mirklī, kad ieiet Vērša zīmē, viņa uzreiz veido saspringtu aspektu ar Marsu, kurš ir lauvā. Tātad mēs varam pārspīlēt gan ar baudām, gan ar savu šovu, gan ar vajadzībām, gan sevis likšanu pirmajā vietā, un tādu teatrālismu. Tātad arī šis te Marsa Saules negatīvais aspekts mudinās mūs panākt iekavēto, tātad baudas atlikšanu, un gribēsim, tā kā saņemt visu uzreiz, tā kā uzmanamies un nepārspīlējam. Un tā nedēļai cauri vijas mīlestība un attiecību tematika, gan ar dziļām pārdomām par būtisko, gan romantiku un aizrautīgiem mīlestības apliecinājumiem. Venēras sasaistē ar Saturnu un Ziemeļu mezglu jūt, ka tuvojas kaut kas būtisks un skaists, un tādēļ vēl šonedēļ varam apdomāt, no kāda pagātnes smaguma mums vajadzētu atbrīvoties. Varbūt tas ir aizvainojums, varbūt sāpes, varbūt kaut kāda nenovērtēšanas sajūta vai kaut kādas bērnības traumas. Un nav svarīgi, vai tas bija nesen, vai tas velkas līdz no pagātnes, varbūt te ir arī kāda vilšanās. Tātad šī ir brīnišķīga nedēļa, kad Venēra joprojām ir sasaistē ar Saturnu, kad mēs varam atklāt, sakārtot un atstāt pagātnē to visu negatīvo, lai nākamajā dzīves posmā ieietu gaiša sirdi un mīlētu ar pilnu krūti. Lai izdodas!